Labdien, un esat sveicināti prezentācijā par Travorium. Mans vārds ir Emīls Spula, un šīs prezentācijas laikā es jums pastāstīšu un parādīšu, kas ir Travorium, kā jums ir iespēja izmantot šo platformu un ietaupīt uz saviem turismu galamērķiem, kā arī, protams, pastāstīšu, kā ir iespēja šeit veidot savus pasīvos ienākumus, izmantojot referālo programmu. Prezentācijas laikā jūs redzēsiet trīs platformas, kurās ir iespējams rezervēt savus turismu galamērķus, un vienu platformu, kura jums ir kā dāvana brīdī, kad jūs kļūstat par Travorium biedru vai partneri. Un prezentācijas beigās mēs apskatīsim arī mārketinga plānu, jeb kompensācijas plānu, kā jūs varat veidot savus pasīvos ienākumus. Pirms mēs ķeramies klāt pie prezentācijas īsumā par sevi. Mans vārds ir Emīls Spūle, un es esmu aizrautīgs ceļotājs. Bieži vien mums ar ģimeni sanāk ceļot 1 līdz 3 reizes gadā. Un, ja mēs pareiķinām, piemēram, 3 reizes gadā, tad uz ģimenes galviņām sareiķinot šo, ir diezgan dārgi ceļot. Vidējais ceļojums sanāk apmēram 3000 uz ģimeni. Ja mēs ceļojam 3 reizes gadā, tad tas sanāk 9000 gadā. Iepazīstot Travorium kompāniju un izpētot šo platformu, es esmu konstatējis, ka šogad, kopš es esmu iestājies šajā kompānijā, mēs visi ģimene varēsim turpināt ceļot, darīt to biežāk. Un 9000 vietā mēs tērēsim vairs tikai 1600 vai 2000 par mūsu viesnīcu rezervācijām. Kā tas viss notiek, to jūs uzzināsiet prezentācijas laikā. Sākumā es mazliet jums pastāstīšu par to, kas ir Travorium, no kurienes Travorium nāk, un tad mēs ķersimies klāt šīm platformām. Tātad, lūk, jūs redzat jau prezentācijas galveno lapu, kurā ir minēts, ka jūs ceļosiet vairāk, ceļosiet labāk un ceļosiet lētāk. Tā tik tiešām arī ir. Arī es izpētot šo platformu, šo kompāniju, esmu sapratis, ka mēs līdz šim esam pārmaksājuši ļoti lielas summas mūsu jau zināmajiem gan tūru operatoriem, gan turismu viesnīcu rezervācijas platformām. Tās mēs arī noteikti prezentācijas laikā atvērsim, salīdzināsim, un jums būs uzskatāms piemērs. Uzņēmums ir dibināts Amerikā 2013. gadā un pastāv jau 12 gadus. Tas liecina par to, ka kompānija ir legāla, par to, ka kompānija ir strādājoša un katru gadu tā arī aug. Pagājušā gada peļņa sasniedz 10 miljonus. Tātad tas nozīmē, ka kompānija nepārtraukti attīstās. Un tātad kompānijas dibinātājs ir Deivids Hārts. Tātad uzņēmums nāk no Amerikas, un tur ir arī atrodams šis galvenais birojs. Travoriums piedāvā iespējas atpūsties un baudīt turismu galamērķus dažādās valstīs, dažādos kontinentos. Tas nenozīmē, ka, ja kompānija ir veidota un nākus no Amerikas, tad visi piedāvājumi ir tikai Amerikā. Nebūtu nav. Tā ir par visu pasauli, un tā piedāvā ļoti daudz iespējas atpūsties dažādās pasaules malās. Kāda ir priekšrocība, ja jūs esat Travorium kompānijas partneris, biedrs un šīs platformas lietotājs? Jūs kā minimums turpmāk ceļosiet 2 reizes gadā par noteikto summu, apmainot jūsu turismu balvas. Kas ir turismu balvas un kā šīs veidojās, es stāstīšu arī prezentācijas laikā. Jūs uzkrājat šos ceļojumu punktus un apmainiet ceļojumu punktus pret turisma galamērķu rezervācijām. Jūs ietaupiet līdz pat 60% vienā no platformām, bet principā jūs saņemiet līdz pat 80% atlaidi, vai pat būs jums arī piemērs, kur es rādīšu, jūs varat saņemt pat līdz 100% atlaidi, samaksājot tikai turismu nodokli. Un, protams, kā es arī minēju, kad prezentācijas beigās es pastāstīšu, kā jūs varat arī šajā kompānijā veidot savus pasīvos ienākumus, veidot savu mazo biznesu, bet šeit nekas nebūtu nav jāpārdod. Nav jāveido nekāds apgrozījums, nav jāveido nekāda mārketinga programma, lai tikai piesaistītu un pārdotu ceļojumus. Tas nav šajā stāstā. Bet kā tas viss notiek, es jums noteikti kompānijas prezentācijas beigās parādīšu. Ko piedāvā Travorium jums kā partneriem? Tad Travorium piedāvā rezervēt jums dažādus kurortus, viesnīcas, kruīzus, autonomus, izklaides parkus, ekskursijas un
dažādas aktivitātes. Tās visas mēs apskatīsim, kur ir iespēja rezervēt, un mēģināšu parādīt jums arī uzskatāmus piemērus. Aicinu jūs šobrīd pierakstīt, lai nesajūg jums platformas, jo rādīšu jums tūlīt 3 platformas. 2 platformas ir Travorium kompānijas produkts, kas ir viņu īpašais piedāvājums Travorium partneriem, un viena platforma ir sadarbības platforma, kura ir kā bonusu platforma. Un, kā jau teicu, ir vēl viena 4. platforma, kas ir kā dāvana jums brīdī, kad jūs kļūstat par Travorium biedru. Un to mēs arī apskatīsim, kas šajās platformās visās ir. Sāksim ar pirmo platformu, un tā ir Roll Tours. Roll Tours tā ir tātad turisma galamērķu piedāvājumi konkrētos mēnešos, konkrētajās dienās par konkrētajām summām. Tātad, kā piemērs, jūs varat doties uz Lasvegasu par $19 un dzīvot šajā viesnīcā 5 dienas vai 4 naktis. Vai, piemēram, doties uz ASV un uz Ņujorku un tātad izmantot šo pašu piedāvājumu par $399, 5 dienas, 4 naktis ar iekļautām brokastīm. Vai, piemēram, tepat kaut kur mazliet tuvāk uz Itāliju vai Dubaju, attiecīgi jūs cenas redzat apakšā, un World Tours ir tā platforma, kurā jums bieži vien būs iekļautas jau kādas ekskursijas vai brokastis, vai jūs varēsiet izvēlēties arī, piemēram, pilno paketi, proti all-inclusive. Kā tas viss izskatās, mēs tūlītās iesim un dosimies paskatīties arī dzīvē, gan uz piedāvājumiem, gan, protams, mēs viņus arī salīdzināsim. Tātad šīs visas summas veidojās apmainot jūsu turismu balvas. Jūsu turismu balvas krājās jums katru mēnesi, par tām es stāstīšu, kā tas notiek. Tātad mēs varam vaļā Roll Tours, un jūs redzat, tātad Roll Tours, kā es teicu, ir konkrētos mēnešos, piemēram, marts. Ja, marts jau ir, principā, jau ir aizvēries. Aprīlis. Šeit arī jau ir, principā, ļoti daudzas rezervācijas izķertas. Mēs skatāmies tālāk, maijs. Ja? Ļoti daudzas jau ir, protams, par tādām summām, kādas jūs redzat. Es mēģinu iet maksimāli lēnām, lai jūs redzat šos piedāvājumus. Un redzat, dažās vietās ir all-inclusive, dažās notiek tādas mirkļi, kā piemēram Dubajā. Ja mēs paskatāmies maija mēnesī, šis piedāvājums, kas ir $379, apmainot jūsu 1780 turismu balvas, ir 4 cilvēkiem. Ja, 2 pieaugušiem, 2 bērniem. Redzat, šeit, piemēram, šī summa pagaidām, kāpēc šeit ir $999, es jums stāstīšu, es tikai gribu parādīt, ka nemainās brīdis, kad es pievienoju vai nu 1 bērnu vai 2 bērnus. Bet, ja es pievienošu, piemēram, 1 pieaugušo, tad, lūk, papildus man būtu jāpiemaksā $330. Tūlīt arī stāstīšu visu, kā šīs summas veidojās. Roll Tourā bieži vien ir piedāvājumi 2 cilvēkiem, 2 plus 1 cilvēkiem vai, kā retos gadījumos, 2 plus 2 cilvēki. Nu, ja mēs, piemēram, plānojam savu braucienu, un es tagad, piemēram, gribētu paskatīties septembri un doties kaut kur septembrī, tad es dodos uz leju, izēju cauri, jūs redzat tikmēr arī visādas dažādas piedāvājumus, gan Amerikas, gan Eiropas piedāvājumi, gan Āzijas piedāvājumi. Un man ļoti iekrita viens septembrī piedāvājums, uz kuras visticamāk arī došos, jo summa $29 par 2 cilvēkiem, un mēs skatāmies, tātad tās ir 7 dienas, 6 naktis, 5 zvaigžņu kurortā ar deluxe numuriņu pie baseina piekļuvis, jā, tātad ļoti ekskluzīvā vietā, ar iekļautām brokastīm un visiem nodokļiem. Tātad šī summa man maksās $29 2 cilvēkiem. Ja es gribēšu pievienot kādu bērnu, 1 bērns, man būs jāpiemaksā par šo periodu $72. 2 bērni, man būs $144 jāpievieno. Ja? Tātad mēs šeit varam aizbraukt pat 4. Un pat 3. Ja? Mēs varam 5 cilvēki aizbraukt, tad, lūk, parādās vēl viena ailīte, $300 par 1 pieaugušo. Bet apskatīsimies to, kas mums ir iekļauts bez maksas. Šajā gadījumā, piemēram, 2 cilvēkiem $29. Kā veidojās šie $29? Jūs viņu varat saņemt tajā brīdī, kad jums ir 1760 punkti. Man šobrīd ir 540 punkti, tas ir mans 2. mēnesis. Jūs katru mēnesi saņemat 270 punktus. Ja? Apmaiņā pret jūsu ieguldījumu jūs saņemat katru mēnesi 270 punktus. Kā veidojās šie ieguldījumi un kā veidojās šie punkti, es stāstīšu prezentācijas beigās.
Jā, bet atcerieties šo summu, mēs viņu, protams, varam arī salīdzināt. Lūk, skatāmies, ja es noņemu no savus visus punktus, kas man ir pieejami šobrīd, man tā viesnīca izmaksās tūlīt pat $909. Es viņu varu rezervēt bez saviem turismu punktiem. Ja mēs paņemam šo pašu datumu un šo pašu viesnīcu un apskatāmies Bookingā, kā piemērs, ja? Jā, līdz es arī viņu ielieku. Re, kur es viņu esmu ielicis. Un no 15. lūk, augšā rakstīts 15. līdz 21. septembris, 15. līdz 21. septembris. Divi adulti, un jā, tātad mēs apskatāmies divi adulti. Un šajā gadījumā mums šī summa par viesnīcu būs €970. €970 vai, jā, €970 vai mums Travarijumā varam tūlīt pat viņu rezervēt par $909. Vai, ja es esmu jau 2 mēnešus šeit kā partneris, es viņu varu rezervēt par $639. Vai es pagaidīšu vēl mazliet 4 mēnešus, pat mazāk, 5 mēnešus, nē, 3 mēnešus. Tad es varēšu šo rezervēt par $29. Lūk, šādi veidojās rolltūrā piedāvājumi. Jūs apmaināt savas uzkrātās turisma balvas un samainiet tās pret kādu no piedāvājumiem konkrētām mēnesī. Dosimies tālāk un apskatīsimies nākamo mūsu produktu, kas ir Getaways. Ar ko atšķirās rolltūrs no Getaways? Tātad rolltūrs, kā es teicu, ir piedāvājumi konkrētā dienā, konkrētā mēnesī un konkrētā vietā. Savukārt Getaways, tas ir tātad vispasaules iespēja, kur jūs varat atrast, piemeklēt sev sākot no apartamentiem līdz pat villām. Un tur jūs varat atpūsties sākot no 7 dienām pat uz priekšu. Ja? Tātad vairākas dienas jūs varat. Ja, piemēram, Getawayā lielākoties vidējās dienas atpūtas ir 6 dienas, 5 dienas, tad Getawayā jūs varat izvēlēties krietni vairāk un daudz dažādākus piedāvājumus. Nu, kā piemēram, mēs redzam šeit, kā salīdzinājums Kanārijas salas - $7. Jūs varat samazināt savas turismu, izmantojot savas turismu balvas, jūs varat samazināt to summu līdz pat pavisam minimumam. Ja, vai, piemēram, Meksika ir $149, vai Florida mums ir vēl lētāk, ja, vai $142. Un te, kā veidojās šī summa, arī rādīšu to jums uzskatāmu piemēru. Tātad, Getaways, mēs varam vaļā Getaways, un izvēlēsimies kādu no Āzijas valstīm. Es apskatīšu datumus, piemēram, aprīlī, kad man ir dzimšanas dienas mēnesis, un es vēlētos, piemēram, ar savu sieviņu aizbraukt uz kādu no Maldīvu salām, kurās es vēl neesmu bijis, un apskatīšos, cik man kā Travarijuma partnerim izmaksās šī atpūta. Tātad, redzat, mēs varam digitāli paskatīties, cik daudz piedāvājumos ir, cik daudz valstīs ir šie piedāvājumi, kuru jūs varat rezervēt. Tātad mēs izvēlēsimies Āziju un atradīsim, nu, piemēram, Maldīvas 37 iespējas un skatīsimies aprīļa mēnesī. Meklēsim, ko piedāvā aprīļa mēnesī Maldīvās. Braucam uz leju, tad mums ir 2 kūrorti. Izvēlēsimies vienu vai otru, nu, paņemsim šo. Ļoti skaista sala, brīnišķīga, un mēs braucam uz leju, tad mēs redzam arī dažādas bildes no šī kūrorta, un mēs nobraucam uz leju un skatāmies pieejamie datumi. Tad mēs varam jau doties 21. martā, 11. aprīlī, 18. aprīlī. Nu, es ņemšu šo 11. aprīli, 7 naktis. Tas ir apmēram brīdis, kad ir arī mans dzimšanas dienas mēnesis un datumi. Un tātad kopā ar nodokļiem un saviem 540 punktiem, ko es esmu jau uzkrājis, es šo 2 cilvēkiem 7 naktis varu rezervēt par $755. Ja mēs paņemsim šo pašu viesnīcu un, protams, pārbaudīsim arī Bookingā, un iemetīsim tos pašus datumus. Tātad, lūk, mums ir Maldīvas no 11. līdz 18. aprīlim 2 cilvēki. Ja? Tad 11. līdz 18. aprīlis, 11. līdz 18. aprīlis 2 cilvēki. Skatāmies. Cena tai pašai viesnīcai, tam pašam kūrortam ir €3209. Travarijum 755 pie nosacījuma, es izmantoju savus 540 balvas. Bet ja es esmu, piemēram, jau šeit kādu ilgāku laiku, esmu jau paceļojis, un man vairāk nav balvas, man atkal viņas krājās, jo katru mēnesi es saņemu tikai 270 balvas, tad man šī summa izmaksās
tūlīt pat varu rezervēt viņu par $1046. Tas ir apmēram 1000 eiro. Savukārt, Bookingā pilnīgi tā pati viesnīca, pilnīgi tas pats datums - 3209. Lūk, kāpēc es degu par Travoriumu un kāpēc es saprotu, cik mēs ļoti pārmaksājam. Kā veidojas šīs summas? Šīs summas veidojas tāpēc, ka Travoriums ir tādā speciālā slēgtā ceļotāju klubā, ko sauc par timesharing, un, lai tiktu iekšā šajā klubā, viena iestāšanās maksa ir vairāki desmit tūkstoši. Un līdz ar to tad viņi iegūs šos te ekskluzīvos piedāvājumus, ekskluzīvos līgumus, un tātad Travorium kompānijas pārstāvji var doties un atpūsties šajās um, villās, kurortos, viesnīcās, apartamentos. Mēs dodamies tālāk. Parādīšu tagad jums vēl vienu platformu, kas ir kā sadarbības platforma. Tas būs Travel Site, kurā jūs varat rezervēt viesnīcas, autonomas aktivitātes, kruīzes un izklaides, un tā darbojās līdzīgi kā bookings, tātad analogs bookingam. Jūs varat rezervēt, kad vien vēlaties, kur vien vēlaties, no kura datuma līdz kuram datumam, cik daudz cilvēks vien vēlaties ielikt. Vienīgā atšķirība ir tā, ka šeit jūs neizmantojat savus uzkrātos turismu punktus. Jo šis nav Travorium produkts, tas ir tikai kā sadarbības produkts, vēl viens bonus jums, kā partneriem, un jūs varat atrast dažādus piedāvājumus ar atlaidēm līdz pat 50%. Ja? Tātad, ja mēs redzam, piemēram, viena viesnīca Expedia maksā 4000, tad tā pati viesnīca, tas pats numuriņš maksās Travel saitā 2000. Vai šeit ir vēl pāris piedāvājumi un salīdzinājumi, ja Expedia 293, Bookingā 277, tad Travoriumā $15. Šeit vēl mums ir iespējas apskatīt dažādus piemērus. 5000, piemēram, villa maksā Expedia, Travoriumā mēs dabūjam, jeb šajā travel saitā mēs dabūjam par 1900. Un vēl viens bonus ir kopš februāra sākuma, ka šī travel saita lapa jums garantēs 110% labāko cenu. Un, ja tā nebūs, ja jūs atradīsiet kaut kur lētāku, jūs varat šo lētāko rezervācijas saiti aizsūtīt uz supportu. Supports ir ļoti ātri reaģē, un viņš jums piedāvās to pašu atpūtu par to viesnīcu, ko jūs atradat, par to cenu, ko jūs esat atraduši lētāk, un vēl iedos 3% cashback. 10%, atvainojos, 10% cashback. Tagad es sajaucos ar tiem 3%, tu tās izstāstīšu, kas ir tie 3%. Ja? Tātad, ja jūs atrodat kaut kur lētāk, jūs dabūjat to lētāko cenu un 10% cashback. Bet, ja jūs rezervējat paši, tad par katru rezervāciju jūs maksājat ar savu fizisko kredītkarti, līdzīgi kā mēs to darām, kad mēs rezervējam Bookingā vai Airbnb. Mēs vienkārši samaksājam ar savu kredītkarti, bet mēs vēl dabūjam 3% cashback. Nu, lūk, es arī parādīšu vienu uzskatāmu piemēru, lai būtu saprotami, kas tas tāds ir, par ko es stāstu. Tātad travel sites mums ir tikai kā bonusiņš, kurā mēs varam rezervēt jebkurā vietā. Es atkal ņemšu savu dzimšanas dienas piemēru, un man ļoti patika Maltā atpūsties, tāpēc es ielikšu Maltā, piemēram, 7 dienas. Jā, tad redzat, jau supports ļoti aktīvi grib palīdzēt. Tad no 5. līdz 12. es ielikšu pagaidām tātad 2 adulti. 2 pieaugušie cilvēki, 7 dienas Maltā. Un viņš tagad ies un apskatīsies labākos piedāvājumus, ko viņš var atrast šajā periodā, kas šobrīd ir pieejams. Viss darbojās līdzīgi kā Bookingā. Ja? Tās pašas rezervācijas jūs saņemat vienkārši voucheri, jūs saņemat kodiņu un jūs varat doties un atpūsties. Nu, labi, tātad skatāmies, kas mums ir 4 zvaigžņu viesnīca, 4,5. Nu, tā kā tā ir mana dzimšanas diena, tad, protams, es vēlos atpūsties 5 zvaigžņu viesnīcā, jo es esmu to pelnījis. Tātad, lūk, mēs redzam, 2 cilvēkiem izmaksās 1251 eiro. Tā ir pat tā cena, ja? Par 7 dienām 2 cilvēkiem 5 zvaigžņu viesnīcā. Protams, mēs iesim un apskatīsim arī šo piedāvājumu Bookingā. Tieši tos pašus datumus mēs ieliksim. Te man vajadzēja tādu Malta, Radisson. Malta, laikam šis būs īstais. Un ieliksim 5. līdz 12. aprīlis. 5. līdz 12. aprīlis 2 cilvēki. Tad skatāmies, vai es esmu pareizo viesnīcu izvēlējies. Jā, Radisson Blue. Mēs redzam, es tūlīt pat varu šo viesnīcu rezervēt Bookingā par tātad lētākais numuriņš 1606 eiro. Ja? Tieši tas pats numuriņš. Vai Travorium travel saitā par 1251.
Tātad mans ieguvums uz šo rezervāciju ir 349 eiro. Es iekonomēju uzreiz. Jā, tātad šādā veidā darbojās travel sites, kurā jūs varat rezervēt gan kruīzus, gan mašīnas autonomas. Tātad tajā pašā Maltā paņemt arī autonomu. Jā, jūs varat arī dažādas lidmašīnas biļetes šeit piemeklēt. Te gan nebūs atlaides lidmašīnas biļetēm, bet tāpat jūs vēl dabūsiet cashback. Starp citu, neparādīja, jā, par katru jūsu rezervāciju, diez vai man atliks atpakaļ manu iepriekšējo rezervāciju, par katru rezervāciju, nu, mēs paskatīsimies vienu piemēru kaut vai par šiem iztērētajiem eiro mēs dabūjām atpakaļ cashback. Un šo cashback mēs varam samainīt atkal nākamajā reizē. Nu, pieņemsim, parādīšu to pašu variantu. Tad, kur mums palika piedzvaigžņu viesnīca mūsējā, mēs iztērējot par katru rezervāciju, vēl saņemsim atpakaļ. Es laikam kaut ko neesmu šeit uzlicis līdz galam. Nerāda, labi, tagad viņš kaut kur sagāja greizi, bet tas nekas. Tātad iztērēju 488 eiro, es dabūšu vēl 593 cashbacks. Ja? Bookingā jūs nekad nedabūsiet apakaļ cashbacks. Varbūt jūs vienīgi varat krāt tos saucamos līmeņus, un attiecīgi tad varbūt kaut kad jums samazināsies tā cena. Es esmu diezgan ilgi jau bookingā, un man tāpat tās cenas ir salīdzinoši dārgas ar Travorium travel site piedāvājumu. Nu, lūk, un nākamreiz, piemēram, man šī viesnīca izmaksās nevis 488, bet jau, piemēram, 400 eiro. Ja? Es varēšu samazināt šo savu summu. Nu, lūk, tādā travel saitā, jā, tad jūs varat iznomāt mašīnas, jūs varat pat atrast dažādus piedāvājumus, kas ir, piemēram, nedēļa zem $499. Es parādīšu vienu piemēru, piemēram, Ēģipte. Es diezgan esmu šokā, kādas ir cenas, par ko mēs pārmaksājam tūru operatoriem. Tātad, jā, skaidrs, ka šeit tās viesnīcas varbūt nav tādas milzīgas villas, jā, pieejamas šajā travelsaitā, bet tomēr, ja mēs varam doties divatā par 300 eiro uz Ēģipti un, piemēram, atpūsties kādā, nu, šādā te kurortā. Kāpēc ne? Atrodam tikai lidmašīnas biļetes, reitings ir ļoti labs, viesnīca izskatās ļoti pietiekams, saule tieši tā pati. Ja? Noteikti ēdiens arī nav nemaz tik slikts, un jums maksās 35 eiro nakts. 7 dienas jums izmaksās 247 eiro diviem cilvēkiem. Two sleeps. Ja? Nu, lūk. Tātad šis ir travel sites. Dosimies tālāk un skatīsimies, kā mums veidojās šīs summas, kā mums veidojās šie piedāvājumi. Tātad, līdzīgi kā visi pārējie, mēs esam tikai starpnieki. Starp viesnīcu un piedāvājumu gala produktu mēs esam starpnieki. Nu tad, lai, piemēram, bieži vien visi rezervētu savas rezervācijas Bookingos vai Expedijās vai līdzīgās kompānijās, šīs kompānijas iztērē ļoti lielu naudu mēdījos un mārketinga dažādos materiālos. Savukārt Travorium šo summu neiztērē mēdījos, ja, vai mārketinga reklāmās, bet dod mums kā partneriem, kas par šo pastāsta tālāk un kļūst par šo Travorium kompānijas partneri, biedru, un tad saņem šīs te atlaides. Ja? Tātad tā veidojas šīs summas. Nu, lūk, tātad es jums pastāstīšu šajā cēlienā par to, kā jūs varat izmantot Travorium savām vajadzībām un nākotnē nepārmaksāt par savām rezervācijām. Bet mēs turpināsim tālāk prezentāciju ar to, kā jūs varat šeit veidot arī savus pasīvos ienākumus, kā veidojās šīs turisma balles un kā jūs varat apmainīt savas turisma balles vai pat patiesībā sakrāt savas turisma balles pilnībā bez maksas. Tāpēc mēs ķeramies klāt pie kompensācijas plāna. Brīdī, kad jūs kļūstat par partneri, jūs varat veidot arī savus pasīvos ienākumus, ja jūs to vēlaties. Es to jau daru, jo kompensācijas plāns ir ļoti viegli sasniedzams. To nav grūti stāstīt, jo šis arī pierāda, ka turisma industrija tas ir bizness vai tā ir darbība, kas neapstāsies. Un es ticu, ka ik viens vēlas ceļot, un attiecīgi par to mēs varam pastāstot kādam citam, arī ieinteresēt lietot šo platformu. Jūs redzējāt pirmīt visus uzskatāmos piemērus, kad lietojat šo turismu platformu, šo Travorium platformas 3, jūs jebkurā brīdī iekonomējat uz to, ko jūs rezervējat, un nepārmaksājat. Nu, tad šo pastāstīt kādam citam un parādīt kādam citam, man šķiet, ka arī nav nemaz tik sarežģīti ar reāliem uzskatāmiem piemēriem, kā es arī jums to darīju. Nu, lūk, tātad, un tas arī dod šo te faktu, kas ir minēts, kad ir viegli izskaidrojams un interesants
darbiņš. To var darīt no jebkuras vietas pasaulē. Tas ir tik tiešām tā ir. Jūs šobrīd atrodaties kādā jūsu lokācijā, es atrodos savā lokācijā. Tikpat labi es varētu būt šobrīd kaut kur ārzemēs, atpūsties un par šo stāstīt. Un tāpat es no kompānijas saņemšu kompensācijas plānu par to, ko es daru. Pagājušajā gadā pievienojās vairāk kā 25,000 jaunu klienti, kas, kā jau teicu, šī kompānija iedod uzticību cilvēkiem, ka šis ir legāls un Trevoriumam ir vairākas licences pasaules dažādās valstīs, kurās viņi var darboties. Un bieži vien mūs grib jaukt ar piramīdas schēmu, kas ir piesaistīt cilvēku, un tad jūs tur dabūsiet atlaides. Tā nebūtu nav. Piramīdas schēma vienmēr ir nelegāls bizness. Tātad tur notiek tikai naudas ieguldīšana, un pretī jūs nesaņemat nekādu produktu. Tā ir nelegālā piramīdas schēma. Travoriums vairāk strādā un darbojas kā tīkla mārketings, vai kā MLM, vai kā referālais bizness, kurā jūs vienkārši uzaicinot savu cilvēku, jūs gūstat labumu, bet labumu jūs gūstat tāpēc, ka jūs varat veidot savu mārketinga plānu. Jebkurā gadījumā neviens šeit netiek apbežots, visi šeit tiek pie kāda produkta, un tas produkts ir šie turisma galamērķi. Lūk, kā izskatās kompensācijas plāns, kad jūs sākat sadarboties ar Travorium kompāniju, un jūs sākat veidot savus ienākumus. Ja, šobrīd es pats esmu platīniem direktora statusā. Man ir 3 savi personīgie partneri, kas man ir aktivizējuši $4,45 dienā. Es saņemu katru dienu, teiksim tā, neskatoties uz to, kāda tā diena ir. Vai es esmu, piemēram, apslimis un es nevaru neko izdarīt, vai man ir pilnīgi jaudīga diena un es esmu izdarījis ļoti daudz. Es saņemu katru dienu $4,45 dienā. Un man nav jāveido kaut kādas pārdošanas. Es nepārdodu ceļojumus, es nepārdodu turismu, šos galamērķus. Man nav jānodarbojas ar apgrozījumu veidošanu. Man vienkārši ir no tā, ka man ir 3 savi personīgie cilvēki. Man ir iestājies šis tarifs $4,45 dienā, kas mēnesī man sastāv $135. Un lūk, šeit mēs tagad arī parunāsim, kā veidojās šīs turisma balles un kā veidojās šie ienākumi, kā jūs varat arī pat šos, teiksim, tos mēnešu maksu, kā veidojas mēnešu maksu un kā veidojas turisma balles. Tad, lai jūs saņemtu 270 turisma balles, kas ir katru mēnesi, jums ir jāmaksā $135 jūsu ieguldījums nākotnes ceļojumā. Proti, jūs vienkārši veicat membership maksājumu. Katru mēnesi $135, saņemat 270 punktus. $135, saņemat 270 punktus. Bet brīdī, kad jums ir savi personīgie 3 partneri, jūs saņemat $135 mēnesī. Kas nozīmē, tas nosedz jūsu membership maksājumu. Tātad šajā brīdī es vairs nemaksāju $135, un es saņemu 270 punktus tāpat vien. Atkal pienāk nākamais mēnesis, atkal saņem 270 punktus tāpat vien, jo es esmu izpildījis šo platīniem direktoru nosacījumu, saņem $135 mēnesī. Ja man ir mazliet vairāk, ja man ir 4 savi personīgie, un arī maniem partneriem ir savi personīgie partneri, tad, ja tas viss veido šo te ailīti, bet par to es runāju jau mazliet sīkāk, tad, kad mēs nonākam līdz sadarbībai, tad es jau saņemu $10 dienā, kas ir apmēram no $300 līdz $400 dienā. Tad kompānija paturēs $135, pārējais man paliks uz rokas. Ja? Protams, jūs vēl arī saņemat individuālos bonusus par katru savu personīgo piesaistīto cilvēku. Jūs saņemat $50. Plus, ja jūs nonākat jau šajā platīniem direktorā statusā, jūs jau saņemat vēl papildus plus $5 tam pie tiem $50. Ja jūs nonākat viens tāds direktora, jūs saņemat $50 par katru cilvēku, plus $15 vēl bonusā par katru cilvēku. Ja? Tātad jau $65 par katru cilvēku. Bet jūs saņemat arī 5 līdz $10 par katra jūsu cilvēka, piesaistīto cilvēku. Ja? Tātad tādā veidā veidojas šis kompensācijas plāns, izstāstot, padaloties ar šo iespēju izmantot Travorium, jums kompānija pasaka paldies gan finansiālā ziņā, gan arī, protams, šajā kompensācijas plānu veidā. Pie ambasadora nekas neapstājas, ja? Tātad pie 10,000 mēnesī nekas neapstājas. Jūs varat saņemt arī 42,000 mēnesī. Mums šobrīd ir viens no partneriem, dzīvo Kanādā. Kādu laiciņu šeit, man šeit, ja nemaldos, 3 gadus ir jau. Un ir sasniedzis ambasadoru 5 stāru līmeni.
Tātad šeit tas viss ir iespējams. Ja? Un tajā brīdī, kad jūs sasniedzat ambasadoru, jums ir vēl papildus dažādi bonusi, kas ir dažādas atvaļinājumi, dāvanas un visādas pateicības no sadarbības partneriem. Lūk, es izstāstīju jums par to, kāds ir mārketinga plāns. Ja? Es padalījos ar jums informācijā, kā jūs varat veidot un organizēt savus turismu pieredzes nepārmaksājot. Un tagad es izstāstīšu, cik šis viss maksā, lai jūs kļūtu par Travorium kompānijas partneri. Tātad šeit ir trīs iespējas, kā jūs varat kļūt par Travorium partneri un biedru, iestāties šajā slēgto ceļotāju klubiņā. Un, tas ir vienreizējs maksājums. Atcerieties, es jums vēl neesmu parādījis ceturto labāko platformu. Bet to es stāstu parasti uh, uh, pēc šī slaida. Tad jūs varat aktivizēties trīs veidos. Bet es parasti iesaku aktivizēties ar platīnu, kas ir pats populārākais. Nevelti viņam ir šī sarkanā lentīte, jo viņš tik tiešām ir izdevīgākais. Un jūs ceļosiet, kā jau minēju, vismaz 2 reizes gadā. Atcerieties, es prezentācijas sākumā teicu, minēju summu šo 1600 eiro. Kā tā veidojas, līdzās es arī pastāstīšu. Ja jūs esat šeit kā klients, bet, protams, ja jūs aizpildat šo pirmo jau kompensācijas plānu, kas ir platīniem direktori, jūs jau vairāk nemaksājat par šo. Ja? Tad jums pat vairs nav jākrāj $1600, jūs varat ceļot bez maksas 2 reizes gadā. Tieši tik vienkārši. Nu, piemaksājot tikai to starpību, kas ir par jūsu punktiem. Tātad aktivizācijas veidi ir trīs - sudrabs, titāns, platīns. Sudrabs jums dod iespēju tikai izmantot TravelSite, kas ir sadarbības platforma. Jums par to ir jāmaksā 52 eiro mēnesī, $52 mēnesī, bet jūs nesaņemat nevienu turismu punktu. Tātad jūs arī nepiekļūstat pie šiem World Tours vai Getaways. Titāns savukārt un platīns jums dod iespēju tikt pie visām platformām. Tikai lielākā atšķirība ir tāda, ka Titāns jums dos atlaides līdz 50%, savukārt platīns līdz 80%. Un kā jūs redzat, arī mēneša maksa Titānam ir $75 mēnesī, savukārt platīnam ir šie minētie $135, par kuriem jūs dabūjat dubultos punktus. Ja ar Titāna šo aktivizācijas plānu jūs ceļosiet, piemēram, reizi 10 mēnešos, ja? Tāpēc, ka jūs uzkrātie punkti ies vienkārši ilgāk. Tad ar platīnu jūs ceļosiet 2 reizes gadā. Tas būs pirmo reizi, jūs varēsiet ceļot jau pēc 4 mēnešiem apmēram. Jā, no 4 līdz 6 mēneši ir tas pirmais, ko jūs varat apmainīt savas uzkrātās turismu balvas un jau doties ceļojumā. Ja? Šīm summām klāt vēl nāk vienreizēja maksājuma veidā licence, kas ir $80 uz gadu. Tad jūs sevi licencējat, ka jūs varat šo darīt. Jūs saņemat visu nepieciešamos materiālus, jūs saņemat visu to back office, kurus jums rādīju. Jūs saņemat arī savu referālo linku, ar kuru jūs varat veidot un piesaistīt cilvēkus caur savu referālo linku. Kā strādā referālais links? Referālais links tas ir tā kā šobrīd mums ir ļoti labs piemērs uzskatāms, kad, piemēram, Rimī veikals, ja? Es pieminēšu to lielo grandu. Arī viņam ir referālais bizness. Uzaicina vienu cilvēku, kas nostrādās 3 mēnešus, mēs tev piemaksāsim pie algas pielikuma. Ja? Vai, piemēram, kādos skaistumkopšanas salonos uzaicina otru draudzeni, tev būs 50%. Ja? Šādā veidā strādā referālais bizness. Šeit arī jūs uzaiciniet cilvēkus izmantot šo platformu, jums kompānija samaksā pirmkārt par to pateicību naudas izteiksmē, un jūs veidojat savu kompensācijas plānu, par kuru es atkal šeit stāstīju un rādīju. Un šeit jūs arī redzat šo, kā veidojas tā summa, kur jūs varat bez maksas uzkrāt savas turismu balvas. Jā, tātad jums ir 3 personīgie cilvēki, jūs saņemat 4,45 dienā, tas ir $135 mēnesī, nezinu, kāpēc tur ir 137, kas nosacīts jūsu ikmēneša membership maksājumu. Tas nozīmē, ka jūs jau bez maksas saņemat punktus. Nu, un, protams, šeit iet arī tālāk uzskatāmi piemēri. Tad, jā, jūs varat veidot savus pasīvos ienākumus. Nu, lūk. Tātad, starp citu, jā, un es jums neparādīšu šo pašu labāko. Pašu labāko, ko es neparādīju, neizstāstīju. Atstāju uz pašām beigām. Saldējs ēdiens. Jūs aktivizējoties par šo summu $350, kas ir apmēram 330 eiro. Jā, tad šeit 279 plus šie $80. Jūs uzreiz iegūstat savā pirmajā mēnesī 270 punktus. Tātad $135 ir iekļauti šajā aktivizācijas procesā. Jā, tātad nav tā, ka jūs vienkārši samaksājat $350 un viss, un paldies. Jūs saņemat šo licenci, jūs saņemat šos 270 punktus jau uzreiz,
un jūs saņemat arī dāvanu, un šeit es jums parādīšu, vienreizēju dāvanu no kompānijas, kur jūs varat izvēlēties visai savai ģimenei atpūtu kādā no 30 dažādām valstīm. Jā, jūs redzat, šeit ir dažādas valstis, un jūs varat izvēlēties vienu valsti, kurā ir piedāvās vairākas pilsētas. Es šo esmu jau aktivizējis, ja, jo jūs varat izvēlēties šo dāvanu um, 2 gadu laikā. Ja, tātad var aizceļot gan uz Ameriku, gan uz Āziju, un, piemēram, kaut vai tepat uz Eiropu. Ja. Grieķijā jūs varat apmainīt savu voucheru pret 5 dienām Atēnās, vai Kreitā 6 dienām, vai Santorīnī 6 dienām. Un es savu voucheru apmainīju, un šobrīd esmu jau rezervācijas procesā. Jā, tāda 5 dienas, 4 naktis apmainīju pret Rio de Janeiro. Tas ir mans mērķis šogad aizbraukt ar ģimeni uz Rio de Janeiro. Tas ir mūsu 10 gadus jau sens mērķis. Kopš mēs apprecējāmies pirms 10 gadiem, mēs gribējām braukt tur medus mēnesī. Nu, tad, nu, lūk, mums būs iespēja, pateicoties Trevoriumam. Un tātad tas, kas jums vienīgais ir jāsamaksā, ir turisma nodoklis par šo braucienu. Par šīm 5 dienām es samaksāju $142 turisma nodokli, bet mans vouchers ir $742 vērtībā, ko es ieguvu aktivizējoties kā Trevorium partneris. Un atgādināšu, ka aktivizēties maksā $350, bet mans vouchers jau bija $742 vērtībā. Plus man ir gan 270 punkti pirmajā reizē, gan arī apmaksāta gada licence. Nu, tālāk, draugi. Tas īsumā par Trevorium. Um, Ceru, ka jums šī prezentācija noderēja, patika. Ja jums rodas kādi jautājumi, tad es esmu gatavs uz šiem jautājumiem atbildēt. Un lai jums jauka diena, uz redzēšanos!